Elektriskā strāva ir elektronu plūsma no augstāka potenciāla uz zemāku. Lielākā daļa dažādu sadzīves ierīču darbojas izmantojot šo elektronu plūsmu, pārvēršot šo enerģiju rotācijā, gaismā vai siltumā. Elektrība darbina datorus, telefonus un televizorus. Ja cilvēks pieskaras vadiem, kuros plūst neliela strāva, viņš var sajust nepatīkamu tirpoņu. Par šādiem gadījumiem ļaudis mēdz teikt, dabūj pa nagiem. Taču lielākas strāvas gadījumā cilvēks saņem spēcīgu elektrības triecienu un var aiziet bojā. Īpatnība, kas jāņem vērā, ir tā, ka muskuļu saraušanās rezultātā cietušais vairs nevar atrauties no vadiem pats ar saviem spēkiem. Ir nervi, kas saņem, teiksim, no smadzenēm elektriskos impulsus un liek mūsu ķermenim kustēties. Paaugstinoties šai strāvas vērtībai, impulsu ietekmē, teiksim, ja tā ir roka, tad viņa it kā ir saņēmusi impulsu, ka viņai ir jāsaraujās. Vienkārši muskuļi saraujās un līdz strāvas plūšanas beigām viņi nevar atlaisties vaļā. Cilvēks burtiski kļūst paralizēts. Mums arī ir to stāstījuši cilvēki, kas diemžēl ar šādām nelēmēm ir saskārušies, kad cilvēks ir pie apziņas, viņš visu jūt, bet viņš izdarīt nevar pilnīgi neko. Reizēm, ja ierīce nav darba kārtībā, daļa strāvas var noplūst uz korpusu. Tas notiek tamdēļ, ka kaut kur ierīces iekšienē ir bojāta kāda vada izolācija un vads skarās pie korpusa. Ja cilvēks pieskaroties šai ierīcei jūt tādu kā skudriņas vai knudoņu pirkstos, tad nekavējoties šo ierīci ir jāslēdz ārā. Piemēram, ja tas notika cepeškrāsnī, tad arī vienalga, cik tur tas cepetis ir izcepies, viņi ir jāslēdz ārā. Tātad, ja mums viņus it pa nagiem, automātiski viņi ir jālaiž vaļā. Jo var pastāvēt risks, kamēr mēs meklēsim, kur viņu nolikt, šī strāvas intensitāte, jeb strāva pieaugs, un mēs viņu vairs nevarēsim atlaist vaļā. Ja redzat cilvēku, kurš ir pieķēries vadiem un saņem strāvas triecienu, nekādā gadījumā nedrīkst censties viņu atraut, jo pieskaroties, triecienu var saņemt arī glābējs. Jāatrod priekšmets, kas nevada strāvu, un ar tā palīdzību jāmēģina nostumt cietušo nost. Mājoklī elektrība sākas rozetē. Pirmā elektrības mācība, ko saņem ik viens bērns, ir nebāzt naglu elektrības rozetē. Pa šiem caurumiem dzīvoklī ienāk elektrība, un vienīgais, ko tur drīkst spraust, ir nevis šāda dakša, elektroierīces kontaktdakša. Savukārt, lai to no kontakta izrautu, ir jāizmanto abas rokas. Aizliegts izraut kontaktdakšu aiz vada. Vienīgais veids, kā elektrība no rozetes nonāk ierīcē, tie ir vadi, kas sastāv no strāvu vadošiem metāla vijumiem un izolācijas, plānām īpaša materiāla kārtām, kas pasargā cilvēku no strāvas trieciena. Viena no ierīcēm, kurā nereti var ieraudzīt bojātu vada izolāciju, ir gludeklis. Teiksim, garam gludeklim šis vads tiek vienmēr satīts smuki, lai viņš nemētājas riņķī. Un tad gadās, piemēram, ka tieši šajā vietā, kurā ir pieslēgums pašai ierīcei, šīs vads pēc 5 gadiem, pēc 7 gadiem mēdz arī pārlocīties. Ja tas notiek, stop! Nekādas gludināšanas. Pieskāriens šādai bojāta vada vietai līdzināsies naglas iebāzšanai rozetē. Strāvai pievienots vads ir potenciāli bīstams un prasa īpašu uzmanību. Piemēram, pagarinātāji, kas mētājas pa grīdu, vēlams savākt tikai tad, ja tas nav pievienots strāvas rozetei. Kad viņš steidzis, ir aizmirsis, ka tur ir, teiksim, vai tajā gadījumā bija pušu vads, viņš ieskrēja istabā, tumšā, vakarā, ieskrēja istabā, pagarinātāji vajadzēja, un nevis vispirms viņu izrāva no rozetes un satina, bet sāka tīt. Un, teiksim, pieķērās šai vietai. Kaut kas sagāja uz īso, tā mēdz sacīt pēc tam, kad ar skaļu sprakšķi mājās pazūd elektrība. Būtībā izsavienojums nozīmē to, ka strāva, kurai būtu jādara darbs, pārlec no viena vada uz otru pa taisno, apejot ierīci. Un līdzīgi kā ar zibeni, veidojas dzirkstelis, ierīce vai vadi uzkarst un var izcelties ugunsgrēks. Lai tas nenotiktu, tiek izmantoti strāvas drošinātāji, kas pārtrauc elektrisko ķēdi, tiklīdz tajā rodas izsavienojums. Tādos gadījumos tautā saka izsita korķus. Kad istabā kļūst tumšs un nekas vairs nestrādā, nekādā gadījumā nedrīkst sākt niekoties ar svecēm. Labākais risinājums ir kabatas baterija un zvans kādam pieaugušajam. Ja mēs lietojam sveces, dažreiz gadās, ka vienā brīdī elektrība atkal atjaunojās, iedegās gaisma, sāk strādāt televizors,
un cilvēki par svecēm aizmirst un izceļās ugunsgrēki. Ik viena elektroierīce, kas atrodas vannas istabā vai virtuvē, var kļūt par bīstamu ieroci. Piemēram, ja mums ienāk prātā izmazgāt mikseri. Mazgāšanas laikā viņš netīšām ir iebāzis tur, kur ir naži, iebāzis pirkstu, un otra roka ir slīdējusi, un viņš šo ierīci ir ieslēdzis. Un rezultātā ir nogriezts kāds pirksta gals nost. Šo ierīci vajag no šīs rozetes izdakšot, izraut kontaktdakšu ārā. Tad ir jāatvieno šis darba instruments. Motoru noliekam kaut kur blakām un tikai pašu darba instrumentu tad liekam zem ūdens un mazgājam. Motora daļu drīkst noslaucīt tikai ar sausu lupatu. Ja tā tiek pabāzta zem ūdens, var notikt izsavienojums pat pēc tam, kad esam to it kā izžāvējuši. Tas pats attiecas arī uz aparatūras remontēšanu. Neviens prātīgs cilvēks neskroja vaļā gludekli vai veļas mašīnu, ja tie ir pievienoti elektrotīklam. Jāuzsver, neviens prātīgs cilvēks. Viens tāds gadījums ir bijis, kad daudz dzīvokļu mājā dzīvo kaimiņi, daudz cilvēku, viens otru pazīst. Un starp viņiem dzīvo arī vientuļš vīrs. Vienā brīdī cilvēki konstatē, ka viņu vairs to cilvēku neredz, viņš kaut kur it kā pazudis. Tiek izsaukt policija, tiek attaisīts viņu vaļā dzīvoklis, un viņi ierauga tādu skatu, ka šis vīrs guļ vannas istabā, blakus izjauktai veļas mašīnai, kurai ir kontaktdakša iespraust rozetē. Remontdarbus drīkst veikt tikai speciālists, tātad elektroinženieris. Viņš izmantos speciālus izolētus instrumentus, kā arī īpašus cimdus. Šie elektroinstrumenti vai palīgi materiāli vai aizsardzības līdzekļi, kā būtu pareizi jāsaka, ir izgatavoti no speciālas gumijas, un pirms viņi nonāk pie šī elektriķa, viņi tiek pārbaudīti uz dielektrisko caurlaidību. Uzmanību! Šie gumijas cimdi ir paredzēti trauku mazgāšanai un nezāļu ravēšanai, nekam citam. Īstajiem cimdiem ir apzīmējumi, kas norāda, ka tie ir dielektriski. Elektriskā strāva dara daudzus labus darbus, ja tā mīt tam paredzētajās vietās, elektrības vados un iekārtās. Taču izkļuvusi laukā strāva var izraisīt ugunsgrēku, kaitēt cilvēkam un sabojāt elektroierīces.